Jo, čau visiem! Šī ir otrā daļa, otrā diena pēc kārtējiem geokačinga meklē. Tiekamies jau pie pirmā punkta geokačinga. Ko? Ēdienu vok. Banančiki, divi, brokastis. Jau, čau! Nu ko? Otrā daļa geokačingam. Pagaidām neesam atraduši nevienu. Mums jāiet uz to pusi. Kaut kā mēs vienām pagājām garām. Mēs nepaskatījāmies lokācijas, bet jā. Tur mēs atradīsim 3, tur 4, 5, kāds 6 šodien sameklēsim. Pagaidām viens skaidu savu otru pusīti. Pēc lielām darīšanām uzēdīsim brokastis un turpināsim ceļu kaut kā tā. Pafilmēšu kaut ko, gan jau, kas tā apkārt darās. Saule nespīd, bet brilles nesē. Forši. Tagad tiekās vēlāk pie pirmās lokācijas. Jau, cakņem līgaviņi. Nāc uzzēd. Viņi joprojām neko nav uzēdus, vai ne? Ot tā. Pagaid, nē. Tā arī bija plūtka. Nē. Kas pa saules puķu lauku. Es jūtu, drīz būs fotosesija jātaisa. Un otrā pusē ūdens forši. Tā kā tīķis, ne, bet ezers. Šeit ir kā ezers. Jū, ne? Varētu kaut ko pamušķerēt vienkārši. Jū, atbrauksim. Tas jau citā video. Jā, kaut kā tā. Ejam fočēties. Tā, pirmā pozīcija, lokācija Priedītis. Mums te kaut kur jāatrod geokačinga slēpnis. Kad atradīsim, atgriezīsimies. Tā, ko, beidzot arī atrod mans palīgs vienu pudelīti. Viņa kaut ko izmet ārā, vot tā. Gan jau zīmulu. Tur vēl vieta ir, kur ierakstīt. Tā, ko, šodien pirmā lokācija ir atrasta. Labi, ieliksim varbūt papīrīt nākamajiem. Tagad tiekamies jau pie nākamās lokācijas, parādīsim šo karjeras, aizkrauktu karjeras, šur sauc. Šeit jums parādās lokācija, kur mēs atrodamies. Te ir daudz kempinga vietas. 1, 2, 3, tur peldvieta. Jā. Kaut ko tā. Tiekās jau pie jaunās lokācijas. Un principā tātad nolikam atpakaļ tajā pašā vietā. Neko nemainījām. Tieši tā. 3 Priedītis, ja kādam interesē, tur ir. Šeit forša atpūtas vieta, Daugava. Un tur Daugavas karjeras. Un mēs dodamies tālāk pa to ceļu nekurienē. Meklēsim tālāk. Foršas vietas. Ielikšu bildi, kur mēs dodamies tālāk uz turieni. Izskatās forša bildi. Tā kā mēs iesim tur pusdienot droši vien. Tā kā tiekās tur. Blogeri jaunie. Saules puķis. Wow. Šeit ir tāds pavēsts, gan saulīt, gan pavēsts. Un Daugava. Tur tas skats vienkārši. Ejam, garš čilojam, atpūšamies, izbaudam šo pēdējās vasaras dienas, tā var teikt. Tiekamies jaunā lokācijā. Wow.
dara? Tik daudz pīļu nekad neesmu redzējis. Ja tās ir pīles, man liekas pīles. Tikot lidojušie putni. Nu, varbūt. Jā, viņš vienkārši čilo uz Daugava. Forši izskatās. Kas pa skatiem. Daugava. Jau uztaisīt fotosesiju, kā vienmēr. Tieši tā. Arī atpūtas vietas, viens solis, otrs solis. Tā, nu ko? Otrā vieta. Ja? Jā. Šitā ir otrā vieta, lokācija. Mums rāda brikšņos jālien. Vēl jau tas varonis būšu es, vai ne? Kurš līdīs iekšā. Arī forša atpūtas vieta, kā jau bildēs rādīja. Mēs te papusdienosim. Forša vieta. Gan vienā pusē Daugava, gan otrā pusē. Un tad brikšņi. Jā. Kaut kā tā. Gan jau es ielīdīšu, paskatīšos, kur tas būs. Tiekās. Tā, nu ko, paēdām. Mums par to soliņu nevajadzēja. Kā jau redzējāt, mēs zālītē. Kā jau Gulējām romantiski. tieši tā. Un tagad dodamies uz trešo objektu. Tiekamies jau tur. Kāds pa skatas vietiem. Atpūtas vietas te ir daudz. Būs jātaisa zvejas vlogs, laikam. Kā mēs zvejojam. Jā, atpūtas vietas. Esam jau tuvu trešajai lokācijai. Jā, foršas vietas, regu. Starp bērziem galdiņš. Ar skatu pavarās tādu foršu. Atbraukt ar ģimeni, atpūsties brīvdienās. Būtu ideāli. Un vēl pie reizes geocaching pameklēt vispār. Super. Tā kā jā, atstāsim visus skan jau links uz geocachingu vispārējo. Tā kā jā, tiekās. Tā viena te meklē geocachingu. Jau kāds 10 minūtes staigā. Bet es domāju, ka šis koks ir. Šitie augušie koki. Tad jau beigās redzēsim, kur būs. Tā kā lai pameklē. Es pagaidām netraudzēšu. Bet pameklēšu ar acīm. Tā kā tiekamies, kā atradīsim. Tā nu ko. Beigās iztrakām veselu bērzu, man liekas. Bet tāpat tās neatradam. Kā jau te bija rakstīts, skudras būs aiznesuši. Jo, jā, rītīgais skudru pūžņi. Visi bērzi līki. Nu, atrodi, nu, laikam vajag apkopi. Tā, tur bija rakstīts pēdējā komentāri, tā kā šits būs garām. Tā kā pagaidām, cik mums ir 2-0, 2-1. 2 esam atraduši un 1 nē. Tā kā mēs dodamies atpakaļ un tad sameklēsim vēl vienu. Laikam vēl vienu. Un tad jau tiksimies citā video. Jā. Tiekamies pie nākamā objekta. Bum. Tā, arī jāpafilmē dzīvnieki. Tā kā vakar kazas, atradām glodeni. Gara ir. Nav viņa gara, tā kā slieka viņa. Nu, izstiepies pilnā garumā. Wow! Un tagad jums uzlec virsū uz ekrāna. Dodamies tālāk uz jaunu objektu. Kaut kā 20 centimetri. 15. Kurš geocaching lokācija? 4. 4. Vienu neatradām un 2 atradām. Nu, un Un tagad ir jau šitie mežā jālien iekšā kaut kur. Bet tā jau ir pēdējā, atceries. Nu, pēdējā. Mēs jau uzkāpam pa tādu kalnu tikko.
Noguruši. Arī padomās. Noguruši reāli. Ejam iekšā mežā, skatāmies, kas būs. Vai atradīsim vispār. Operācija neiespējama misija sāks. Au, zari. Viņam tepatās jābūt roši pie paša ceļa. Nekas nav tālu. Tāpat nav māja, tā ir kaut kāda muiža. Ir kaut kāda koka, skaties. Pie lazdas. Pie kaut kādas lazdas. Tepat vien iebūt. Kur visvairāk ir nomiņģēts? Tāds foršs skatiņš ielai. Mēs tūlīt atgriezīsimies, jo visticamāk mēs nezinām, ko meklēt. Mēs bišķi pameklēsim un tad atgriezīsimies. Sākumā jāapstāst. Tā, labi, ka es nenogāju lejā. Man teica, lai es eju lejā. Pa šo Kur viņš ir? gravu, jeb grautu. Un reku uz kociņu stāv. Uzrakstīsim un dosimies tālāk. Tā kā jā, ja kāds te meklē, reku pielieku. Jā, reku pielieku. Aizkrauklis muiži, reku arī būs. Neko neaiztiksim, tā arī atstāsim.